Sveicināti LEDexperts YouTube kanālā. Ar jums šodien kopā Dzintars, kā jau parasti. Un šodien es jums pastāstīšu par LED augsta laiduma gaismetļiem, kas ir paredzēti sākot no 5 līdz 15 metru augstumam. Pārsvarā šie produkti tiek izmantoti ražotnēs, noliktavās, angāra tipa celtnēs, pārsvarā visur, kur ir augsta laiduma griesti. Tā kā gaismetļi ir uzstādām dažādos augstumos, tiem ir arī dažādas jaudas. Parasti tās ir sākot no 50 vatiem līdz 300 vatiem. Mēs piedāvājam divu tipu sērijas. Viena sērija ir paredzēta putekļainai videi, otra ir tīrākai videi, un attiecīgi putekļainai videi ir arī tādas ekses kā Wi-Fi vadāmība, automātiska grupēšana, savukārt otra sērija ir ar īpaši augstu efektivitāti. Tātad, cik liela ir šī efektivitāte? Šiem gaismetļiem tā ir sākot no 110 lumeniem uz vatu līdz pat 160 lumeniem uz vatu. Protams, jo mazāk efektivitāte, jo lētāks gaismetļa izmaksas. Savukārt šim gaismetlim ir izstrādāta speciāla dzesēšana, lai uz tā nevarētu krāties putekļi. Šo gaismetļa efektivitāte ir pieejama sākot no 100 lumeniem uz vatu līdz 130 lumeniem uz vatu. Tie varbūt ir nedaudz mazāk efektīvi, taču piemēroti attiecīgajai videi. Šo gaismetļu ražošanā tiek izmantot Japānas Nichia čipi, kas tiek uzskatīti kā vieni no kvalitatīvākiem čipiem, un Minwell drivers, kas arī ir favorīts barošanas bloku ražotāju vidū. Savukārt šiem gaismetļiem mēs izmantojam dažādus čipus atkarībā no vēlamās efektivitātes. Tātad šiem gaismetļiem izmantojam gan Philips, gan arī iepriekš minētos Nichia čipus, kā arī LG čipus. Un, protams, Minwell barošanas bloku. Tātad kāda ir atšķirība starp šo gaismetļu dzēsēšanas sistēmām? Šim gaismetļim dzēsēšana tiek panākta ar masīvu alumīnija radiatoru, kurš neļauj krāties putekļiem. Savukārt šim gaismetlim ir jauna, inovatīva dzēsēšanas sistēma, kas sastāv no daudz svara ziņā vieglāka radiatora, bet nodrošina tikpat kvalitatīvu dzēsēšanu. Tā ir speciāli izstrādāta un patentēta tehnoloģija. Konkrēti šis gaismetlis ir 90 vatu, tādēļ izmērā arī mazāks. Savukārt šis gaismetlis jau ir 240 vatu, kurš ir daudz lielāks gan izmērziņā, gan arī svara. Šis iepriekš demonstrētais gaismetlis bija 150 vatu jauda. Šādi viņš izskatās no priekšpuses. Krāstoņi šiem gaismetļiem ir pieejami no 3000 kelviniem līdz pat 6500 kelviniem, attiecībā pēc nepieciešamības. Aizsardzības klase šiem gaismetļiem ir IP65, savukārt trieciena izturība tiem ir IK10. Temperatūra, kurā šos gaismetļus var izmantot, ir sākot no -30 grādiem līdz pat +50 grādiem. Šiem gaismetļiem ir pieejami arī dažādi stara leņķi, sākot no 120 līdz pat 30 grādiem, kas tiek panākti ar lēcām. Savukārt šiem gaismetļiem stara leņķis tiek panākts gan ar lēcām, gan ar reflektoru. Reflektori pieejami gan polikarbonāta, gan alumīnija. Ja leņķis ir nepieciešams platāks, tad šis kupols nav nepieciešams. Šie gaismetļi ir augstas kvalitātes, to pieteiktais darba mūža ilgums ir 50 000 stundas, un arī garantiju mēs tiem izsniedzam 5 gadus. Dimmēšana notiek ļoti vienkārši. To var darīt gan caur datoru, gan caur telefonu. Mēs vienkārši samazinām gaismetļa jaudu un gaisma nodimmējas. Gaisma var nodimmēt pat līdz minimumam vai arī uzslēgt uz maksimumu. Gaismetļus ir iespējams sagrupēt, nav nepieciešama vadu savienojuma, to var izdarīt taisnot caur telefonu vai datoru. Attiecīgi gaismetļus arī var ieslēgt patiecīgajām grupām, dimmēt patiecīgajām grupām, kā mēs šobrīd redzam, vai uzlikt automātisku ieslēgšanos, izslēgšanos. Cienījamie skatītāji, ceru, ka jūs šodien uzzinājāt kaut ko jaunu, spiediet pogu patīk, abonējiet mūsu kanālu un jau uz drīz tikšanos nākamajās sērijās.